Krievu kultūras nedēļa Jelgavā noslēdzās ar koncertu Ģedertelijas vēstures un mākslas muzejā, kurā klausītājiem bija iespēja iepazīt Krievu klasiskās romances žanra daudzveidību. В этом году мы взяли тему «Приход весны», потому что очень ждем ее, и поэтому мы взяли тему «Художники». Šogad mūsu tēma bija pavasara atnākšana, jo mēs ļoti gaidām pavasari. Iepazīšanās ar māksliniekiem ainavistiem, bērnu rakstniekiem. Kopā dziedājām, aplūkojām bērnu grāmatu ilustrācijas. Tas bija bērniem veltīts pasākums. Viena diena tika veltīta biedrības Istok ansambļa un kora koncertam. Это был день наш, где Исток со своим хором и ансамблем выступал с полным концертом, который мы подготовили к этому празднику. Надеюсь, что сегодня тоже будет удачный день, потому как к нам приехали еще солисты, с которыми мы дружим из Риги. И сами исполним тоже несколько песен из тех, которые, может быть, другие люди не слышали, которые придут к нам сегодня сюда. Krievu kultūras nedēļas apmeklētāji pauda viedokli, ka šādi pasākumi ne tikai palīdz dažādu Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvjiem labāk iepazīt vienam otru, bet arī sekmē integrāciju. Kultūra ir kā tilts uz savstarpēju saprašanos. Это замечательное свидетельство, как многообразна культура Латвии. Brīnišķīga liecība, cik daudzveidīga ir Latvijas un Jelgavas kultūra. Dabiski, ka mums ir svarīga mūsu identitāte daudznacionālā vidē. Šai ekspozīcijas zālē var iepazīties ar krievu, poļu, ukraiņu un ebreju tautu kultūrām. Esmu pārliecināts, ka tādējādi mēs bagātinām viens otru. Я уверен, что это свидетельство того, что мы обогащаем друг друга. Vairāk kā 3 gadus tiek organizētas dažādu Jelgavas kultūras biedrību nedēļas. Un, protams, tas ir pozitīvi, jo bagātina kultūras notikums, kultūras pasākums Jelgavā. Un šīs biedrības ir pietiekami lielas, viņām ir ko parādīt un ar ko iepriecināt gan savus tautiešus, gan arī jelgavniekiem klausīties, redzēt, kādas ir tradīcijas. Jelgavnieks Jurijs Ģerjušins pats aktīvi iesaistās kultūras dzīvē. Viņa gleznas ir bieži skatāmas dažādās izstādēs Jelgavas pilsētā. Сейчас проходит Дни искусства. В Доме культуры будет открывается выставка. Šobrīd notiek arī mākslas dienas. Kultūras namā tiek atklāta izstāde. В 3 залах будет. Что дает вот такие недели культуры? Ar vislielāko prieku nākam un klausamies, jo šeit uzstājas profesionāli mākslinieki. Dzirdēt viņa balss dzidro skanējumu, pie tam šādā akustikā, tas ir brīnišķīgi. Вот их-то и послушать чистый голос вот, в звучании, и тем более вот такая акустика, вообще прекрасно. Вот уходишь с чувством такого удовлетворения. Jelgavas Krievu biedrība Istok nākošgad svinēs savu 20 gadu. Tajā aktīvi darbojas aptuveni 50 biedri. Neiztrūkstoši pasākumos ir tautas ansambļa Slavjanočka sniegums.
В нашем репертуаре есть и народные песни, которые исполняют народные песни, где нет автора, а в основном больше еще таких песен, как лирические песни, и песни, которые исполняет весь народ. Знаю очень такие песни, как «Надежда». Mūsu repertuārā ir tautas dziesmas un liriskas dziesmas, tādas, kuras visi zin un var dziedāt līdzi. Вот такие вот песни, которые мы исполняем. Но их много очень песен. Которые можно подпевать. Которые можно подпевать, конечно.